Nopirku strādājošu lietotu EGR vārstu, nomainīju. Šis ir vecais. Marķējums sakrīt līdz pēdējiem ciparam, bet kļūda par EGR tik un tā paliek aktīva. Citu variantu nebija, kā viņu mainīt, jo diagnostika tāpat neko nesaka citu, kā tikai kļūdu konkrēto. Līdz ar to nācās mainīt. Diemžēl šāda te izslēgšanas metode man nepatīk, kad ir jāmaina viss pēc kārtas, gandrīz vai. Labi, šajā gadījumā es esmu nomainījis lambda zondi, jauno bošinieci, bet tā tik un tā būtu jāmaina, jo tā, kas bija virsū, bija ar bojātu vadu. Viņu visdrīzāk arī nestrādāja. Kaut gan es neiedomājos pirms tam pieslēgt AFR un pārbaudīt viņu. Bet, tā kā viņi ir nomainīti, tad jau vairs neko. Ir aizdomas par to, kas varētu būt pie vainas, bet ar to es nodarbošos jau bišķi vēlāk. Tagad es no šodienas pārkāpšu uz Mercedes. Mercedes te nostāvējis, var teikt, no janvāra. Jāpabrauc ar viņu būs. Tehniskai apskatē arī tojās beigas, ir palicis mēnesis un dažas dienas. Līdz tam laikam ir jātiek galā ar problēmu. Pieslēdzu AFR metru pie zondas. Zonda strādā. Tātad problēma tomēr ir Mersi dziļāk. Problēma ir atrisināta. Šī ir viena no tām reizēm, kad izdarot secinājumus pēc mērījumiem un citām pārbaudēm, defekts šķiet loģisks. Bet, kā izrādās, ar to nav nekāda sakara un problēma ir pavisam kaut kur citur. Pēc saviem secinājumiem, vēl arī parunājot ar zinošiem cilvēkiem, tiešām defekts šķita loģisks. Tāpēc konstatēju, ka visdrīzāk pie vainas ir motora vadības bloks, kurš nedod pilnu lambda zondas apsildes strāvu. Tāpēc arī lambda zonda nestrādāja. Jo pēc algoritma sanāk, kad sākumā tiek dota pilna strāva un pēc tam tiek samazināta, lai nesabojātu apsildes elementu pašu zondi, tad, kad jau motors ir uzsilis darba temperatūrā. Man Mersis no paša sākuma nedeva pilnu strāvu. Tāpēc arī secināja, ka visdrīzāk problēma ir vadības blokā, jo šo procesu tieši regulē motora vadības bloks. Tāpēc es ielieku sludinājumu Facebookā par to, ka pērku motora vadības bloku, paralēli meklējot arī šrotos un no privātajiem vēl. Un kādā brīdī man Facebookā Messengerī uzrakstīja cilvēks, ar kuru kādreiz biju pazīstams no retro moto fóruma laikiem. Biju viņam palīdzējis ar žiguli, konsultējis dažādos jautājumos saistībā ar žiguli. Mūsdienās viņš strādā servisā, strādā ar Mercedesiem, pārsvarā arī pašam ir daudz Mercedes. Piedāvāja palīdzību, ja vajag saprogrammēt motoru vadības bloku. Un tālāk jau pēc izrunāšanās kas un kā viņš ieteica uztaisīt kārtīgu diagnostiku. Un tā arī izrādījās, ka pie vainas bija nevis lambda zonde vai motorvadības bloks, bet tā sauktāja lemka, jo nepareizi interpretē kļūdas. Vienīgā kļūda, kas bija, kuru arī uzrādīja lemka, tā bija kļūda par EGR. Bet otra kļūda, kur it kā bija par lambda zondi, nebija par lambda zondi. Tā bija nepareiza interpretācija, jo kļūda bija par kvēpa filtru, kurš bija aizaudzis par 95%. Cik es sapratu, tad, ja ar kvēpa filtri pavisam slikts, tad viņu iespējams uz vietas izdedzināt, visdrīzāk uz vietas izdedzināt nesanāk, tad ir gaitā jādedzina, bet ja kvēpa filtrs vēl ir salīdzinoši labā stāvoklī, ko arī cilvēks
teica, ka pēc visa tā, ko viņš redzēja, tad visdrīzāk, kad kvāpa filtrs ir labā stāvoklī, viņam vienkārši ir vajadzīga izdedzināšana, kuru var izdarīt uz vietas, nekur nebraucot. To arī tad izdarījām, un bija vēl palikusi kļūda par EGR. EGRs man tobrīd bija uzstādīts tas, ko es šrotā pirku. Un tā kā viņš vispār nestrādāja, programmā to varēja redzēt, ka viņš vispār nestrādā, mēs viņu attaisījām vaļā, noņēmām vāciņu nost, un te bija viss pilnībā aizaudzis ciet. Un, protams, nekas nekustējās. Tā kā izmesta 50 eiro. Es uzfilmēju video, aizsūtīju šrotam, cilvēks izlasīja, bet tā arī neatbildēja. Nu, tad ir skaidrs, kāds tur tas godīgums. Nemaz jau tik godīgi nav, kā sev pozicionēja. Uz to brīdi viņš jau strādāja, pēc tam jau nākamajā dienā braucot, jau var teikt, tajā pašā dienā braucot, viņš vienreiz ieķērās, un vēl nākamajā dienā ieķērās, tad es uzliku atpakaļ veco, pirms tam vēlreiz visu iztīrot un sasmērējot un braucu līdz šim laikam jau vairāk kā 2 mēnešus, pa šo laiku viņš ir ieķēries kādas reizes 2 vai 3, šķiet, ka 3. Jo es atceros, ka 2 reizes es vienkārši noslāpēju, iedarbināju, un viss atkal bija normāli, un viena reize nācās caur to pašu lemku mest nost kļūdas. Bet jau kādu mēnesi nekas nav ķēries. Tas ir, protams, īstermiņa jautājums, jo, jebkurā gadījumā te gar asi iet kvēpi, jo asi tur ir buks izdilusi visdrīzāk, kad arī ar laiku tas pats atkal atkārtosies, tā kā jāpērk, viņš ir jauns. Šrotā vairs nepirkšu. Šrotā daļas nebija pircis gadus 10, ja ne vairāk, un, vienīgais, ko tu vari pirkt, kaut kādas virsbūs daļas, to, ko uzreiz var redzēt. Varbūt kaut kādi vēl blokus kādus, kurus arī kaut kā var mēģināt pārbaudīt, motoru vadības bloki, jo viņš uz vietas strādā. Kaut ko tādu, bet, šāds detaļas vairs nekad nepirkšu. Tad vēl nākamais, kas no darbiem ir noteikti jānomaina kartera ventilācijas šis te modulis, jo tomēr kaut kādas piles eļļa tiek uz ieplūdi, un tas bojā turbīnu. Eļļas piles turbīnas spārniņam ir kā skrotis, un tādā veidā bojā turbīnas spārna pašus galiņus. Iespējams, ziemā turbīnu došu uz restaurāciju. Tur ir pats sākums, tikai kad spārniņi jau ir bišķi apskrāpēti. Pirms tam jānomaina kartera ventilācija, un pēc tam tad turbīnu uz restaurāciju. Tas ir pats sākums, tad arī attiecīgi remonts izmaksās daudz mazāk, jo cik saprat, ka jau tur viss ir diezgan nopietni, tad remonts izmaksā pat 400 eiro. Šeit tik tālu es to visu ielaist negribu, tāpēc, protams, tas maksās un nemaz, bet vismaz to laicīgi sataisīs un ilgtermiņā tas viss strādās. Ziemā es ar mērs nebraukšu, tāpēc drīzāk to darīšu arī ziemā. Tā kā tie ir tādi vēl 2 darbi, kas ir jādara no tādiem lielākiem darbiem. Un principā tas arī kā visus šo momentu, protams, neparādīsies nekas jauns. Bet jā, paldies Raitim par diagnostiku, par palīdzību, arī saistībā ar magnetolu. Tur arī izrādījās problēma ar optiku. Tieši telefona bloks bija nomiris, līdz ar to optika nestrādāja. Viņš man aizdeva optisko cilpu, uzliku, un šodien viņi brauc. Tā kā ar to ir viss kārtībā. Tā kā ir ļoti labi, ka ir zinoši cilvēki, kas zina uzreiz, ko kur darīt. Jo ir momenti, kad tu runā ar cilvēku, kurš it kā ar mēršiem darbojas, bet tādas konkrētas informācijas īsti nav. Raitis uzreiz zina, kur kas atrodas, ko kā darīt, kā pārbaudīt, kas jāskatās, un viss uzreiz aiziet. Pie reizes, protams, es pats arī sāku mācīties. Vairāk zinu tagad, un arī pats varēšu vairāk tikt galā. Un ir vairāk kā skaidrs, ja auto tā kā plānoju paturēt ilgtermiņā, tad noteikti pašam vajadzēs arī nopirkt diagnostiku, lai to var darīt. Kaut gan arī pie Raita var aizbraukt uz diagnostiku. Tas savā ziņā ir pat labāk, jo vismaz uzreiz viss ir zināms. Un interesanti tas, ka cilvēks strādā
cilvēkam servis atrodas, var teikt, kilometru attālumā no manas darbnīcas. Tā kā viss tepat blakus un viss vienkārši salīdzinoši. Tā kā, jā, par to diagnostikas pirkšanu vēl var padomāt, vai ir vērts to darīt, jo viņi arī maksā diezgan salīdzinoši. Bet, pagaidam viss ir kārtībā. Jāsekoja līdz tikai kopējam tehniskajam stāvoklim, un vēl ir ar rūsiņām jāpastrādā, kas ir, un tad, principā, auto es uzskatu pat kā diezgan labā stāvoklī uz šo brīdi. Katrā ziņā ir palicis daudz labāks nekā bija tad, kad es viņu iegūju īpašumā. Kur ir, tur rodās, turpinās. Vēl viena problēma ir magnetola. Viņa dara šādi. Logo parādās, bet neieslēdzās. Jānojauc ir nost šeit konsole. Šis bloks ir jāizņem ārā, lai varētu tik klāt atskrūvēt un izņemt magnetolu. Es labprāt šeit ieliktu kasetnieku. Ja būs tāda iespēja, tā arī darīšu. Mēģināšu sākumā salabot šo oriģinālo, bet ja neizdosies, tad mēģināšu kasetnieku atrast. Problēma bija telefona blokā, un problēmu atrasināja optiskā cilpa. Te jāsaka liels paldies Raitim par operatīvo darbu. Aizdeva man pagaidām cilpu, pēc tam es nopirkšu viņam vietā citu. Telefonu es tik un tā neizmantoju, bet, gribētos jau reiz ir tā, lai strādātu, tā kā ielikšu sludinājumus un meklēšu strādājošu bloku, bet tā nav prioritāte. Vadus sapakoju, lai nekur nekas te netrinās. Bloku noņēma nost, tāpat viņš nestrādā. Noderēs paraugam. Tagad likšu te visu kopā. Te arī viss ir dzīves. Aizmugurē kabatas ir pilnīgi veselas, neviena rūzes punktiņa. Arī kreisajā pusē vietā ir dankrats, avārijas trīsstūris, instrumenta komplekts, aptieciņa. Un arī šeit kabata viss ir vesela. Tas priecē.
ko, esmu skatē ar dīzeli pirmo reizi. Tehniskajā apskatē dabūju 3 divniekus. Pirmais divnieks ir neefektīva bremzēšanas spēka pastiprinātai darbība. Defekts bija tāds, ka tas bija diezgan reti, grūti tādu precīzi skaitu pateikt, bet, iespējams 10 reižu ietvaros bija tā, kad braucot atpakaļ gaitā, piebrauc pie darbnīcas, atveru vārtus un atpakaļ gaitā griežos iekšā, tad bija tā, ka bremžu pedāls paliek ciets, bet bremzējās, bet pedāls ir ciets. Pēc tam, pabraucot uz priekšu, viņš vienu reizi vēl ir ciets, pēc tam viņš paliek normāls. Man it kā tas baigi netraucēja, bet, protams, tā labi nav un labāk to tomēr sataisīt. Bet tieši tehniskā apskatē to konstatēja tajā brīdī, kad inspektori izmet ārā no bremzēšanas stenda, un viņš, lai pabraukt atpakaļ iekšā stendā, ieslēdz atpakaļ gaitu, viņam tieši trāpjās tas moments, ka bremžu pedāls paliek ciets, tāpēc arī ierakstīja. Otrais divnieks nav sasniegta noteiktā stāvbremzes bremzēšanas efektivitātes minimālā vērtība. Te var redzēt pēc cipariem, kad ir pa maz, stāvbremze ir par maz, viņa ir zem 1. Un trešais divnieks ir priekšējais tilts, plaisas lūzuma, ievērojama korozija kreisās puses atsperojumā. Tur bija tā, kad kreisajai atsperēji ir nolūzis, var teikt, pusvijums. Es to pat neievēroju, jo mašīna arī neizskatās, ka šķībi stāvētu, bet inspektors kaut kā mērtiecīgi piegāja, paskatījās uz atsperi, pēc tam paņēma spogulīti un uz spogulīti salaužot roku 5 vietās, tur iebāžot iekšā, lai var redzēt, pamanīja, kad ir nolūzis vijuma gabals. Viņš tiešām tur arī ir nolūzis, to es arī pēc tādas pašas metodas pārbaudīju, paskatījos. Tā kā, kopumā nekas traks jau nav, bet darbiņš būs. Nepieciešamās detaļas ir klāt. Sūtīju no 2 veikaliem, no Interkāra un no Trodeksa. Piemēram, Trodeksā es sūtīju šo te bremžu pastiprinātāju sūkni, kurš maksāja par 50 eiro lētāk nekā Interkārā. Un tas pats ar citām detaļām. Daļu detaļu no Interkāra, daļu detaļu no Trodeksa. Vienīgais tāds mazs, varbūt ne gluži nepatīkams moments, bet var teikt, ka varbūt arī nepatīkam pārsteidzošs moments bija par šiem te bremžu aizsargiem, jo bildē bija norādīti melnas krāsas, bet dzīvē viņi ir cinkoti. Bet es domāju, ka es viņus nogruntēšu un nokrāsošu, lai viņi ilgāk paliek dzīvi, jo domāju, ka ziemas ķīmija cinku tāpatās noēdīs diezgan ātri.
Protams, uz bildēm nekad paļauties nevar, bet aprakstā arī nekas nebija rakstīts par to, kādā izpildījumā viņi ir. Otrs moments par bremžu loku komplektu. Bremžu loku komplektā bija arī atsperi un skrūvju komplekts priekš suportiem, bet es arī atsevišķi biju pasūtījis, un nebija pārliecība, vai būs, jo tur bija rakstīts, ka piederumi, bet kādi piederumi nebija precizēts. Bremžu diskiem līdz vēl arī skrūvītis nāk, ar kurām nofiksē viņas. Principā sasūtīja visu, kas visdrīzāk būs vajadzīgs. Teiksim, šeit ir regulātoru mehānismi, mērsim, kas virsū stāv, viņi ir iztīrīti, viņi arī strādājoši, bet, tā kā viņi jau tur tomēr rūsi dabūjuši, tad viņi tur rūsēs tālāk arī, jo sevišķi šie, kam ir jākustās. Tāpat, ja tur rūsi jau iekšā ir, tad viņš tāpat pēc tam laiku atkal pierūsēs, nekustēsies pilnvērtīgi, vai arī kustēsies mums tam atpakaļ neatnāks, tā kā šitos arī nomainīšu, jāsasmērē, viņi būs iekšā. Un pats galvenais, ka jauni suporti, ja tiem kādu laiku problēma nebūs, tad iespējams, ka kaut ko arī neesmu pasūtījis, ko vēl nezinu, bet, to jau tad pasūtīs, pēc tam jau vajadzēs. Un arī divas priekšējās atspares, priekšējā piekarē, tās arī būs jānomaina. Un tad jau būtībā visi skatas divnieki būs izlaboti. Ar stāvbremzes lokiem ir tā, ka stāvbremzes loki nav precīzi. Var redzēt, ka viņi abi gali stāv nost no darba virsmas vidus klāt. Un visiem nav vienādi. Citiem ir labāk, citiem sliktāk. Citiem vairāk stāv nost, citiem mazāk. Un šis ir vislabākais. Šis precīzi stāv klāt tieši ģeometriski, bet visdrīzāk kā viss virsma viņš tāpat nestrādās. Šis ir otrais labākais. Principā 3 loki ir neprecīzi, viens ir daudz maz precīzi. Tā kā šī tomēr ir stāvbremze, tad tāds variants kā darba bremzes, loku bremzes ar laiku pabraucot piedilst. Protams, tā piedilšana arī tāda visai nosacīta, jo, ja Ferodo pa nedēļu 2-3 var piedilt pa visu virsmu, tas nozīmē to, ka viņi arī pavisam nodils pēc pusgada, un iespējams pat ātrāk. Tā piedilšana notiek diezgan ilgi, kamēr viņi piedilst, un arī pat nobraucot, teiksim, pietiekoši daudz, paiet daudz laika, teiksim, no vecuma sāk dalīties nost un pats Ferodo, bet vēl visa virsma nav pat piedilus, arī tādi gadījumi ir reiz vien redzēti. Tā kā stāvbremzei konkrēti arī šim Mercedesam, kuram principā ir kājas bremze vairāk nekā rokas bremze, tā sauktā, jo šeit ir nevis ar sviru, bet ar pedāli, un līdz ar to braucot viņu darbināt ir kategoriski aizliegts, tāpat arī roceni, tā saukto sviru, arī, tas tā kā, kad bremzēt ar to ir bīstami. Un, protams, kad izmantot viņu var nedaudz uz pāris klikšķiem, lai tā kā daudz maz viņš tur pastrīķējās, bet tā viņu, teiksim, tā kā bremzēt, kā esmu dzirdējis no CSDD inspektori, kad, ko darīs, ja bremzes pazudīs, tad ar roceni vismaz varēs bremzēt. Tad bija mums tāda neliela vārdu pārmaiņas saistībā ar džipu stāvbremzēm, kurām principā ir tāda paša loka, apmēram kā mopēdam Delta. Un viņš gribēja man iestāstīt, ka tiem lokiem ir gaitā jāaptur mašīna, kaut gan arī visur instrukcijās ir rakstīts, ka gaitā ir kategoriski aizliegts lietot stāvbremzi. Ar šādiem lokiem gaitā neko īsti nenoturēs, viņi pat stāv iekšā mehānismā tā, kad viņus var vienkārši apraut riņķī, ja pārāk liels slodzi būs. Viņi domāts, kad mašīna ir parkingā, tad viņu aktivizē, teiksim, tā ieslēdz vai no sviri, vai no pedāli, un viņai mašīna tikai jānotur uz vietas ir
ar gaitu nav nekāda sakara, bet, ar visu to es gribu teikt, ka gaitā man tagad piedeldēt šos te lokus, nav nekādas iespējas īsti, un tas arī nav īpaši veselīgi, jo es nevaru nekādīgi kontrolēt, cik viņš stingri tiek, tā kā, kad kāda saķera, cik viņš stingri tur saspiežās, un varbūt tā, ka es nobraucu kilometru un jau kūp, un tāpēc es izmantošu, teiksim tādu nelielu pieslīpēšanas variantu. Bieži neizmantoju tādu, bet šādos gadījumos reizēm izmantoju. Ir uzlīmēts 320. smilšpapīrs ar šādu te gumijas līmi. Un tad arī šeit viņu piestrīķēšu daudz maz, lai vismaz sākotnēji tā virsma pēc iespējas vairāk ņem, jo, šie te loki, kā jau varēja redzēt, tad ir, diezgan tādi, brembo, bet, kvalitāte šajā ziņā ir diezgan slikta. Jo, ja tikai bremzējās ar augšējo daļu, tad efektivitāte būs diezgan maza. $75 years later. Lokus daudz maz pieslīpēju, perfekti nav, bet labāk kā bija. Vairs tik ļoti nešūpojās. Variants nav tas pats labākais, bet kā variants ir strādājošs. Vislabāk jau būtu viņus uz virpas pievirpot, uztaisīt konduktoru un uz virpas pievirpot. Priekš klasikas žiguļa man ir uztaisīts konduktors, un tad uzreiz arī pašu strumuli pievirpojot, arī parasti nav taisni klasikas žiguļiem, pievirpo lokus, un tad bremzes ir ļoti labas. Bet, šajā gadījumā, tā kā tās nav darba bremzes, tad tas nav tik ļoti būtiski, un arī šāds variants tomēr ir labāks kā nekāds. Iepriekšējā video teicu, ka var normāli nomainīt aizsargu, izpresēt stupicu un uzlikt bez griešanas aizsargu, bet čoms jau pēc tam man paskaidroja, ka visdrīzāk gultnes izjuks, sabojāsies blīvslēgi un gultnes būs jāmaina, un procesi nemaz nav tik vienkārši. Tāpēc arī cilvēki griež ārā. Šeit izgriezts ir diezgan pamatīgs gabals ārā. Es arī griezu. Es tiešām nejaucu ārā stupicu. Stulbi gan būs tad, ja gultnes sāks gaudot un viņš būs jāmaina. Tad gan būs stulbi, bet labi, tas aizsargs maksā 20 eiro, var nomainīt pēc tam arī jaunu, uzlikt viņu bez griešanas. Bet šobrīd es viņu uz punktiem sametināju, izgriezt to gabalu, ieliku atpakaļ, piemetināju un piekrāsoju gals un nosmērēju ar hermētiķi Viktoru, lai netiek iekšā, vai pareizāk sakot, lai mazāk netīrumi tiek iekšā. Tā kā tā, šī ir kreisā puse, un tad jau ķeršos klāt labajai pusē, ka šo salikšu. Loki ir salikti, sasmērēju ar ordinālo smēru, kas nāca līdzi. Loki ir saregulēti, tagad var likt virsū bremžu disku un mainīt suportu. Pirms tam vēl te virsmu notīrīšu un sasmērēšu un likšu virsū.
Šādi izskatās izgrieztais gabals apakšā te ļoti precīzi sagāja. Augšā nedaudz lielāka sprauga un būs kā jāpie loka metinot, bet kopumā ņemot ļoti precīzi. Tagad pieķeršu uz punktiem un tad jau piekrāsošu un vēl ar hermētiķu pārlaidīšu pāri, lai no tās puses nenāk putekļi iekšā, vai pareizāk sakot, lai viņi nāktu mazāk. Labā puse salikta, saregulēta stāvbremze, nomainīts supports. Šādi bija un šādi ir. Bremzes saliktas un atgaisotas. Par gaisošanu paldies kaimiņam Artim. Tagad likšu virsū riteņus un braukšu testa braucienā. Bremzes saliku, saregulēju roceni. Tagad izbraucu test drive, apmēram 30 km vajadzēs jau no darba savākt aiziet uz mājām. Atbrauc atpakaļ uz darbnīcu. Nu, pirkstu kā noturēt var, ir bišķi silts. Sākumā strīķēja, braucot diezgan skaļi. Bet nu pēc tiem 30 km piestrīķējās. Te tas pats. Tā kā izskatās, kā bremzēm viss būs labi. Testēju roceni. Pieejamā veidā tas ir tā. Ielieku draivā. Nospiežu roceni. Lai žoļā bremze, mašīna uz priekšu neiet. Parauju. Sāk ripot. Nospiežu, stāv. Sāk ripot. Apstājās. Nu, kaut kā tā. Tu jau redzēsi, kādi tur spēki būs tajā rocenē, bet nu, tagad vismaz uz vietas tur iepriekš viņš diezgan slikti uz vietas turēja. Aizmugurējo bremžu atlikumi tūplānā. Izskatās, ka kādreiz kāds no iepriekšējiem saimniekiem ir mainījis pa vienam bremžu diskam. Šis ir likts jauns, salīdzinoši nesenā pagātnē, tas varbūt arī vairāki gadi. Šim te, teiksim, kantīte tāda formīga ir un lielāka šeit jau viņa ir nopujusi. Tad secinu, ka šis te bremžu disks ir bijis jau ilgāk lietošanā. Un parasti arī notiek tā, ka tas bremžu disks, kurš ir tuvāk ceļa malai, teiksim, vairāk, kur peļķis ir un kur pēc ziemas sakrājās visi sāļi, tad tā puse vairāk rūsē, bet šajā gadījumā šis ir labais disks un viņš ir labāks nekā kreisais. Tad pēc tā es secinu, ka tomēr ir mainīts viņš kādreiz. Un bremžu loki arī. Uz iepriekšējo skatu bija ielikts divnieks par kreisās puses stāvbremzi, ka viņa ir pārāk švaka vai pat nestrādāja. Es jau tādu neatceros, bet
Divnieks par to bija, un iepriekšējais saimnieks ir nopircis komplektu ar bremžu lokiem, bet nomainījis tikai kreisajā pusē, tur, kur vajadzēja, kur skatē bija. Bet, vismaz labi, kad ir ielicis to otru komplektu, kas palika, otru to daļu ir ielicis bija bagažniekā līdzi, tad es te arī kā bremzēm ziemā cīnījos, kad man labā puse bija noķīlējusi tieši stāvbremzu un kreisais ritenis griezās, labais šļūts līdzi, lai izbraukt no pagalma. Tad es tur visu izjaucu un satīrīju un ieliku tos jaunos bremžu lokus. Var redzēt, kā viņi strādājuši, viņi stāvēja šķībi, to es pēc tam parādīšu, kāpēc viņi stāvēja šķībi. Un šeit arī nav pa visu virsmu strādājuši, apakšā daļa viss ir vēl svaiga, tikai šeit. Un šeit ir kā šķībi, viņš šķērsam pāri, bet šajā pusē var arī uzskatām redzēt, kas notiek tad, ja liek uz veciem bremžu diskiem jaunus lokus. Šeit ir pilnīgi kanti izdilusi. Abās pusēs arī šeit. Un arī var redzēt, ka šķērsam ir strādājuši. Un tas ir noticis tāpēc, kad, kā es te iepriekš teicu, tad šie te aizsargi ir likti izzāģējot ārā un neieliekot atpakaļ veco gabalu iekšā, līdz ar to viņi nestāv īsti pareizi. Un pats galvenais ir tas, ka viņi šeit ir diezgan pamatīgi deformēti. Varbūt kamerā nevar redzēt, bet var redzēt, ka viņi ir deformēti, te pilnīgi tāds kūkums uz leju iet. Un arī viņi ir vajag kaut kādām šķērēm griezt, neizskatās, kad ir fleksi, bet diezgan brutāli viņi griezti un plēsti. Šeit arī kaut kas sadauzīts, tā kā rāmuri būtu klapēts, varbūt virsū klapēts rāmuri, nezinu. Un šeit ir tas pats arī, var redzēt, ka anzats pat ir palikusi, ir griezts, laikam ar fleksi tomēr, bet ir arī tā kā plēsts pilnīgi. Un vienam ir izgriezts vairāk, otram izgriezts mazāk, un tāpēc arī tie loki, šeit viņiem ir jādurās, bet šādi ir sanāk, ka viņi stāv. Un viņam nav īsti, kur atdurties. Tāpēc viņi arī ir stāvējuši šķībi. Protams, nebūs tā efektivitāte stāvbremzēm. Arī pārējie mehānismi ir sarūsējuši, es gan viņus jau te esmu tīrījis, viņi bija pilnībā ierūsējuši, viņus mērcēja ar dažādiem šķidrumiem, gan ar VD40, gan analogiem, un tīrīja visu ārā, bet viņi tāpat jau atkal ir aprūsējuši arī šos te mehānismus. Arī tīrīja viņi bija stingri ierūsējuši. Tagad viss ir jauns, un tur vairs kādu laiku problēmas nebūs, jo viņas jau var nostrūkot, notīrīt, bet tā mikro rūsa kaut kur ties mikro porās paliek iekšā, un tāpat viņš sāk rūsēt ar laiku, tāpēc svaigs paliek svaigs. Un arī bremžu suporti ir, saguruši diezgan. Protams, ka viņas var atjaunot, ja ļoti grib. Lai viņi tik ātri nesarūsētu, viņas vajadzētu strūklot un ar pulverkrāsu krāsot, bet tas ir, manuprāt, nevajadzīgs darbs un arī ieguldījumi pārāk lieli priekš veciem suportiem. Viņiem iekšējie cilindri abiem diviem nav strādājuši pilnvērtīgi. Var redzēt, ka šeit, bišķiņ kaut kas ir skrāpējies, bet, pārsvarā jau vairāk nav nekā ir. Viņi ir divdaļīgie. Viņi sanāk no divām daļām ir saskrūvēti. Un, lai varētu dabūt ārā virzuļus, viņi jāatjauc vaļā, jāatskrūvē abas puses, jādala nost, un pēc tam tur mēdz būt problēmas ar blīvējumu. To es tā kā no čo mēs uzzinājos. Viņš teica, ka viņš parasti savai mašīnai vienmēr bremžu, nevienmēr, bet pārsvarā, ja ir oriģinālie suporti, tad viņus atjauno, restaurē, bet arī šajā gadījumā viņš uzreiz teica, ka šos te nav vērts, kad labāk uzreiz pirkt jaunas. Šeit arī viss ir diezgan pamatīgi ierūsējis. Protams, nav tas pats sliktākais stāvoklis, ir redzēt vēl drausmīgākā stāvoklī, bet šeit ies visi uz lūžņiem. Principā visi tie ies uz lūžņiem. Varbūt kādu atspēru atstāšu, kaut gan baigi nevajag. Visdrīzāk kā atspērs arī ies uz lūžņiem. Ot skrūvus atstāšu šīs te. Pārējais viss uz lūžņiem, arī suporti. Viņus glabāt nav jēgas, nav vajadzības. Tie ir ATE ražojums, Mercedes viņus ir oriģināli līdzis, var redzēt, pat Mercedes zīmīti ir. Esmu baigais speciālists
kurš ko Mercedesam ir ražojis un kas ir nācis no tādām, tā kā ne Mercedes ražojums, tas ir AT ražojums priekš Mercedes, bet, jā, tā kā viņa oriģinālajā visdrīzāk ir bijuši no rūpnīcas. Es uzliku ABE, te ir AT, es uzliku ABE, bet, bremzes patreiz ir vienkārši pasaka, bremzējās tā kā būtu jābremzējās, to es tagad tikai saprotu, braucot, ka bremzes ir perfektas. Tā kā tā apmēram. Esmu atkārtotajā skatē. Skate ir uz gadu, ir viens vieninieks, virspusē rāmi vai nesoša elementa korozija. Ar bremzēm viss ir kārtībā, rādījumi gan atšķirās, bet ar mašīnu ir nobraukts pēc visiem remontiem maz, nav viss jau piestrādājies. Biju pēc remonta aizbraucis uz laukiem. Nakts brauciens uz laukiem. Turpat atpakaļ, tur kopā kādi 300 km vēl nobraukt pa lauku rajonu. Un tad uz skatu, tā kā domāju, kad ar laiku tomēr daudz maz vienādi nostāsies rādījumi, izņemot stāvbremzi, jo stāvbremzes gaitā netiek lietota, līdz ar to tur viņa piestrādāties fiziski nekādīgi nevar. Bet mašīna bremzējās pilnīgi savādāk kā diena pret nakti. Man patīk, kā viņa bremzējās. Pedāls nav ne vatīgs, ne ciets, viņš ir tāds, kā viņam ir jābūt. Arī tehniskās apskats inspektors atzīmēja, ka ļoti labi bremzējās. Tā kā bija vērts visus šos darbus veikt un mainīt. Arī problēma ar cieto pedāli, protams, ir pazudusi pēc vakuma sūkņu maiņas, tā kā ar to ir viss ļoti apmierināts. Kas saistās ar atspēju, tad
Atsperi nomainīt nebija viegli, to arī Čoms jau pirms tam teica, kad atsperi gara un ir vajadzīgs vai no hidrauliskais saspiedējs vai ar vītni. Tāds stends, kuri ieliek un saspiež viņu. Mājas apstākļos to izdarīt ir ļoti grūti, un par to es arī pats pārliecinājos. Tiešām bija ļoti grūti saspiest, vajadzēja pat palīgu pieaicināt. Tā kā es samainīju atsperi tikai kreisajai pusē, labajai pusē es nesamainīju, un pats arī nemainīšu, to visdrīzāk izdarīšu servisā, noņemšu nost stātni, aizvedīšu uz servisu, kad būs kāds moments, kā Mersi nebraukšu. Vai nu arī tad uz ziemu, jo ziemā es ar viņu tā kā neplānoju braukt. Bet pēc atspēras maiņas gaitā, ne stūrēšanā, ne tajā, kā auto turas uz ceļu, nekas nemainījās. Tāpat viņš brauc kā pirms tam šajā ziņā. Tā kā tagad atliek tikai kaut kādi mazāki darbi, tik galā rūs, kas ir uz bagažnieku vāku un uz arkām, iztīrīt salonu, dabūšu no Čoma speciālo tīrāmo Karcher firmas, ar kuru esmu jau iepriekš strādājis, var iztīrīt ļoti labi. Vēl šādas tādas nianses, bet kopumā ņemot, auto ir darba kārtībā braucams un nekādu problēmu tādu būtisku pagaidām vairāk nav. Pagaidām vēl strādā esošais EGR vārsts, kuru es uzliku atpakaļ, iztīri uzliku atpakaļ. Ja viņš nākotnē biežāk radīs problēmas, sprūdīs, tad to arī vajadzēs pirkt jaunu, lietotas vairs nepirkšu. Bet pagaidām man tikai kopš tās maiņas ir kādas 2 reizes viņš nosprūdis, bet pēc noslāpēšanas un iedarbināšanas atkal viss kārtībā. Tā kā tas tā īsumā, bet, jebkurā gadījumā es apmierināts ar rezultātu. Pienācis laiks Mersim tīrīt salonu. Šodien tieši ir piemēroti laikapstākļi, ārā plus 26, plus 27 grādi, un ņemot vērā šīs vasaras laikapstākļus, ir jāsaka paldies, ka nav sniega. Tīrīšu salonu, pamatā beņķus un grīdu. Iespējams arī griestiem pieķeršos, griesti gan nav ļoti netīri, bet pie reizes vismaz vienu reizi pāriešu pāri ķīmiju. Šeit ir redzami pleķi, vislielākais ir šeit. Uz aizmugurējā sēdekļa ir pleķi. Uz paklā ir pleķi. Mēģināšu iztīrīt, cik tas būs iespējams. Ūdens ir atjaukts ar speciālu ķīmiju. Kā liešu tagad iekšā un sākšu apstrādāt sēdekļus ar ķīmiju. Pagājušas 20 minūtes, ķīmija ir iedarbojusies, uzpūtīšu vēl pa virsmu svaigu un sūkšanas režīmā sūkšu ārā.
salonu iztīrīja pacietības robežās. Perfekti nav, bet nesalīdzinām labāk kā bija. Vadītājs sēdeklis ir tīrs, paklājs arī daudz maz tīrs. Protams, ir pacietība un ir laiks kādas stundas, vēl 4, 5. Tad var dabūt arī perfektu rezultātu. Stūri pabērz var birstīti un trauku mazgājamā līdzekli palika tā kā tīra, jo pirms tam bija tā kā melna, tagad ir vairāk kā zaļa, bet tas tāpēc, ka tas ir tas pamats. Protams, ka ar stūri kaut kas būs jādara. Ir 2 idejas. Viena ideja ir atrast ar koku apdars stūri, bet tas ir diezgan nereāli. Un otra ideja ir uztaisīt pašam tādu stūri ar koku ielikņiem, nopirkt šādu pašu stūri, vēl vienu, un tad uz tās arī patrenēties. Bet vismaz pagaidām šī stūri ir tīrāk un tik ļoti nekrīt acīs tas melnums. Varētu jau vēl tīrīt, lai dabūtu vēl labāk rezultātu, bet man ķīmija arī var teikt, ka jau uz beigām viena porcija tikai palikusi. Tā kā vairs netīrīšu. Aizmuguri tīri, šeit bija pleķi. Jā, bišķiņu mitrumiņš ir vietām, kur mazāk saule tiek klāta. Patreiz žūst, bet tā jau pa lielam ir nožujas. Iztīrīja arī aizmugurai. Bagažas nodalījumi te jau kāds rāpo. Tā kā šeit arī ir tīrs. Esmu būtībā apmierināts ar rezultātu. Šeit ir sauss, šeit arī ir sauss. Un bišķiņ mitrs vēl ir paklājs, tā kā tas saule mazāk tiek klāt. Atstāšu, lai žūst, aiztaisīšu durvis un attaisīšu nedaudz logas vaļā, lai lielāka temperatūra iekšā būtu un lai mitrums iet ārā pa logiem. Nu, katrā ziņā arī šobrīd process nebija ātrs. Tāpat pagāja stundas, arī 5 apmēram. Pa starpām, protams, es citus darbus darīju, bet pārsvarā tomēr ar tīrīšanas darbiem nodarbojos. Tā kā viens liels darbs ar Mercedes ir noslēdzies, ir paveikts. Nu ko, paskatīsies, kas tad tur ir iznācis ārā. Nu, ir netīras, bet nekas tāds vai katastrofāls nav. Ir tīrīti daudz netīrāki saloni. Nu ko, paskatīsies, kas tad tur ir iznācis ārā. Nu, ir netīras, bet nekas tāds vai katastrofāls nav. Ir tīrīti daudz netīrāki saloni.
Pulkstenī ir 2. oktobris, un Mersīts uz šo brīdi izskatās šādi. Pamatā ir savests kārtībā. Kā jau iepriekš varēja redzēt, tas salons ir iztīrīts. Šur tur arī ir piekrāsots, kur bija vai nu noskrāpēts, vai nu arī daži rūzas pleķi. Rūzas pleķi bija izkodināti ar rūzas pārveidotāju un pēc tam jau nogruntēti un bišķi piekrāsoti, lai rūsa neattīstās tālāk. Es domāju, ja vēl savest kārtībā riteņus, kaut šos pašus diskus sakrāsotu, tad pavisam cits skats būtu, bet ja vēl piemeklētu citus riteņus, varbūt pat lielākus diskus, kādus 17, 18, tādu Mērsis izskatītos pat ļoti labi. Tagad viņš arī izskatās labi, bet ar labiem diskiem viņš izskatītos ļoti labi. Kā saka, cik tur tos procentus no autoskata veido diski.